Aizsākot jauno darba nedēļu, Valmieras pilsētas pašvaldības vadība un struktūra vienība pārstāvji piedalījās iknedēļas informatīvajā sanāksmē, kuras laikā pārunāja aktualitātes pilsētā, kā arī šajā nedēļā veicamos darbus. Šonedēļ visā Latvijā aizsākas laba servisa mēnesis, kuru ietvaros iedzīvotāji ir aicināti vērtēt apkalpošanas kvalitāti dažādās iestādēs. Kampaņā Uzslavē labu servisu jau 7. gadu iesaistīsies arī Valmieras pilsētas pašvaldība. Tāpat iedzīvotājiem būs iespēja izteikt savu viedokli par apkalpošanas kvalitāti Vidzemes slimnīcā. Šobrīd Vidzemes slimnīcā aizvien ir liels pacientu pieplūdums, tomēr pamazām sarūk gripas pacientu skaits. Diemžēl aizvadītajā nedēļā arī Vidzemes slimnīcā viens pacients mira no gripas izraisītajām komplikācijām. Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotā informācija liecina, ka šobrīd pilsētā bezdarba līmenis ir 8,2% no darbspējīgo iedzīvotāju kopskaita, un bez patstāvīgas darba vietas ir 936 iedzīvotāji. 1. martā noslēgsies Valmieras pilsētas pašvaldības izsludinātais sporta, kultūras un bērnu nometņu projektu līdzfinansēšanas konkurss. Finansējumu savas ieceres īstenošanai 50% apmērā var saņemt nevalstiskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi.